tur jau arī, saka, tas vīrus jau ir iezadzies arī tajās musulmaņu valstīs, jo to, ko mēs kaut kad jau runājām arī, ka tagad jau feminisms un viss pārējais arī islāmā tiek jau, nevis popularizēts, bet tajās valstīs, kur islāma reliģijas jau visāds, tur jau tas iet cauri. Kāpēc tas ir iespējams? Es pateikšu pavisam vienkārša lieta. Saucās tas viss rasisms. Jā, jo tad, kad melnais grib paņemt balto, viņš vēlreiz grib paņemt priekšā balto. Jā. Un, lai viņš viņu paņemtu priekšā, baltā uzliek savus uzstādījumus. Aha, tu mani ņemsi, bet es gribu uzvesties jūsu tajā tradicionālajā vidē, uzvedīšos, kā es pati vēlos, nevis kā man teiks, tur diktēs. Jā. Un to tas arī izkropļo viņu to vidi un visu pārējo. Jā, jo, mēs tā skatāmies tur par tiem apziņas līmeņiem un visu pārējo, it kā jau skaitās tā, ka tas apziņas līmenis, tur visi mēs te pirtī, ka mēs te bijām, jā, es stāstīju, jā, par to laiku uztveres mehānismu un par tiem veseluma sadalīšanas procesu, jā, tad veseluma sadalīšana, teiksim, baltiem cilvēkiem, tas ir 16 iedaļas, ja viens vesels, jā. Ķīniešiem 12 iedaļas. Ja? Un te ir tieši tas pats, ja? Tiem musulmaņiem, viņiem ir, tur, man liekas, kaut kas 9 vai 10, ja? Teiksim, viņi arī jaukta tāda semītu tradīcijās jaukta rasi, ja? Tur, es nerunāju par melnie, viņiem vispār ir iedaļa 6 daļās sadalīts, viens vesels skatās, ja? Tā kā, un tad te parādās, ja viņš grib, kā es saku, lai viņam pēcnācēji ir bišķi advancētāki, ja, kā es saku, tur, pieņemsim, tas pašās visādās Āfrikas valstīs, lai tu tiktu kaut kādā prestižā darbā, tev ir jāpārguļ ar balto, lai tu uztaisītu bērnu, kurš būs mulats vai nu vēl kaut kas, un viņam tad ir uzreiz lielāks iespējas kaut kādu labāku darbu, amatu tur ieņemt un tā tālāk. Ja, tā kā tādā veidā tas viss notiek tur. Tā notiek principā rases ietirgošana. Šī veidā ietirgojam savu rasi pret kaut kādiem nišķeki krieviski, ja? Kādiem labumiņiem, ja? Priekš sevis, ja? Tādā veidā. Un es uzskatu, ka tas tādā veidā notiek, ja tās baltās sievietes tur stāv, aiziet aprecēties un liek savus uzstādījumus par to, kā es vēlos dzīvot šī vidē, kur, principā ir cita tradīcija, cita kultūra, bet viņa saka, es dzīvošu pēc saviem. Jā, uzvilkšu to lupatu, ja tu gribi uz galvas, bet dzīvošu pēc saviem uzstādījumiem. Tāpat tāds. Jā, tādā veidā tas notiek. Protams, tie pēcnācēji vairs nav pilnvērtīgi to 16 uztveres kanālu nesēji. Ja viņas tiek sajaukts ar melno, tad vienam 16, otram 6, saliek kopā ir 22, sadali uz pusēm ir 11. Ja? Tad pēcnācēji jau būs spējīgi tikai 11 nest sevi, ja? Uztvers tos kanālus. Tas ir dziļums, cik dziļi mēs spējam uztvert procesu. Ja? Jo lielāks cipars tajā vienā veselumā, ja? Jo mēs dziļāk spējīgi uztvert. Tas tā pavisam vienkāršot nosaucot to visu. Ja? Tieši tāpēc tas moments to sugu, cilvēku veidīgo sugu jaukšanā nav pareizi. Ja? Tieši tāpat kā suņus, kad krusto vai zirgus, kad ir šķiltīgos. Parasti saka, nevajag tur jaukt nešķirnes ar šķirnes vai vēl kaut ko. Katrai sugai ir jābūt ar savēju, ja tur vācu aitu suni nejauks ar pūdeli. Ja? Tur nezinu, kas tur sanāks. Tas pats arī, jā, tie rita likumi. Šī gadījumā cilvēku rases rita likumi, lai mēs turpinātu pastāvēt un nedegradētu un neizmirtu. Un saglabāt asins tīrību, saucamē. Tādā veidā. Tāpēc, protams, un tad mēs arī redzam to, ka sieviete, viņa neinteresē, kādi būs viņas pēcnācēji. Viņai interesē galvenais šobrīd labi materiāli atbalsts, vēl kaut kas tur un tā tālāk, vai viss ir ērti un patīkami. Es nerunāju par to konkrēto gadījumu, es vispār runāju. Un, ja mēs kā vīrieši uz to skatāmies, tad mums ir jautājums, kurš tad to visu kontrolēt un ierobežot var, lai mēs neizmirstam. Tā ir mūsu atbildība kā vīriešiem panākt to, lai tas neturpiniet šī virzienā. Pretēji tam, kā globālists saka, vajag visus sajaukt, vienā katlā samaisīt, un tad kaut kas tur sanāks, viena vidējā rase un viens vidējais dzimums būs. Jā. Tad mēs arī tā dzīvosim tādā pasaulē. Viens vidējais dzimums. Jā, mēram tā arī ir. Vēl jau visu uz to, ka viss novienādot. Šodien arī runājos ar
vienu cilvēku, ja, viņš tur aicina tur kaut kādas kopas tiesības, viņš tur grib tautvaldību un tā tālāk, viņš tur nolasīja garu it kā pareizi un smuku aprakstītu tekstu, cik labi visiem dzīvot dvēseli pēc dvēseles vadoties un tā tālāk, bez nekāda ego, ja, bet un dzīvosim kā viena liela ģimene, tur kopienu kaut kā taisīs, viņš tur saka, politikā izmēģināja nesanāc, tagad taisīšot kopienas kaut kāds, vēl kaut ko tur, man pat cik paprasīja, lai satikos, parunājos, it kā jau virziens ir pareizi, bet pēc viņa tiem visiem uzstādījumiem es saprotu, ka tur nebūs rezultāts. Ģimeni kā tādu viņš tā kā neielika iekšā. Ja viņš saka, cilvēks tas ir tas galvenais. Es saku, bet cilvēks neizdzīvos bez ģimenes. Nebūs vairs turpinājumi. Cilvēks neaizdomājas par to, ka runāt par kaut kopienas, ģimeni kopējo, ja, un neielikt iekšā kā pamatstruktūru pašu reāli fizisku ģimeni, kur ir tēvs, māte un vismaz viens bērns, ja, tajā ģimenē. Bet to kaut kā aizmirst cilvēku izdarīt. Un pēc tam beigās es viņam saku, tu esi lietas kursā par tādu tendenci vai tēmu, kas šodien saucās angliski hive mind, kā stropa apziņa, ja? Ja, kur principā visi dzīvo saskaņā. Viņš saka, galvenais, lai visi saskaņā, lai nav kāri, lai visi mierīgi, lai visi viens pret otru pieklājīgi un palīdz viens otram un laimīgi un labi, dzīve kā paradīzē un visi skaisti, ja? Bet svarīgāko momentu, kas ir ģimene, to izņemam ārā. Ja, hive mind, viņiem tā globālistu ideoloģija jau ir tā, kāpēc es to sāku vispār stāstīt, ja, par vienotu rasi un vienotu dzimumu. Ja. Viņiem vienalga ir, kas tev ir kaut kādas savas ambīcijas, nav ambīcijas, tev tur interesē puiši, meitenes. Viņiem galvenais, jo vienkāršāk visu novienkāršot, visus nolīdzināt pēc vienas formas, jo labāk. Tas būs tā kā stropa apziņa, būs viena bišu mātīte un visi cilvēci, tā ir viņas ģimene. Un nav svarīgi, vai tev tur ir savi bērni vai sveši bērni, tu viņus audzini vienādi, pēc viena principa. Ja? Un tu man nezini, varbūt kaut kādā tradīcijā, vai tev ir bērni, vai tie ir tavi vai nav tavi. Ir pat tādas tradīcijas, pat filmas tādas, cik pa laikam Hollywood izlaiž par kaut kādām tur mistiskām, nezinu, civilizācijām, kur kaut kā līdzīgi dzīvo, ja? Vai tur reptīļiem vai kaut kādiem, ja? Nav svarīgi, kur, ja? Bet tā ideja, tā tendence visu laiku tiek likt, un ja mēs tā paskatāmies uz to globālo tendenci šobrīd, ja, kas notiek pasaulē, ka tās visi runā par to, ka tradīcijas tas ir jau vēstures mēslaine, ja, ka nav vērts viņas saglabāt, priekš kā mums tam sekot, ja. Vajag tagad visiem vienādi, būt progresīviem, attīstītiem uz nākotni, domāt par laimīgu kopā dzīvošanu visiem un tādā garā. Pa lielam tā ir tā stropa apziņa. Ja. Bet kā vārdos tu klausies, viņi tak runā labas lietas, lai visi ir laimīgi, palīdz viens otram un tā tālāk. Bet kāds ir apakšā pamats tam visam? Tas, ka mēs zaudējam savu identitāti, spēju atšķirties ar kaut ko viens no otra. Beigās, ja? Kāpēc mēs viņu zaudējam? Tāpēc, ka ģimene pazudo. Ģimene tas ir elements, kurš ir, kā es saku, sabiedrības pamatā, nevis cilvēks. Tā kā mēs ņemsim cilvēku kā elementu sabiedrības pamatam, tad, pa lielam mēs pazaudēsim cilvēci kā tādu. Jā, bet ja mēs paņemsim ģimeni, tad cilvēks pastāvēs. Es vienmēr arī mācu praktiskajos kursos, tāda, lai tu sasniegtu kaut kādu mērķi, tu nedrīksti uzlikt to mērķi priekš sasniegšanas. Tavam mērķim ir jābūt uzliktam nākamajam jau. Tikai tad tu sasniegsi to, ko tu vēlies sasniegt. Ja mēs gribam būt par cilvēkiem, mums nav jāuzliek mērķi būt par cilvēkiem. Mums jābūt mērķim ir izveidot ģimeni. Tikai tad mēs spēsim kļūt par cilvēkiem. Jo tikai cilvēks spēs izveidot pilnvērtīgu ģimeni. Kas ir cilvēks? Tas ir vīrietis un sieviete konkrēti. Tas nav kaut kas pa vidam, vai ne? Jo cilvēki var būt dažādi, ja? Kā minimums vīrietis un sieviete. Un tad, ja mēs saprotam savu to dzimumu būtību, to jēgu apakšā, ja? To dabu savu, kas ir, tad mēs arī sapratīsim, kā būt par cilvēkiem. Jo cilvēks vīrietis un cilvēks sieviete nav viens un tas pats. Tie ir ļoti atšķirīgi cilvēki. Jā, ja mēs pateiksim, mums uzdevums visiem būt par cilvēkiem, par kādiem, par vīriešiem vai par sievietēm, par kādiem cilvēkiem mums jābūt tagad visiem. Jā. Un par to ir tā runa, ja? Mums mēģina it kā neko sliktu nedarot, tā kā stāstot skaistus vārdus, mēģina cilvēkus it kā aizvest tādos kā maldos. Un to es novēru ļoti daudz šodien.
tur runā par visādām garīgām lietām, par svarīgu, ka tur vajadzētu visiem draudzīgi būt dvēseliskiem, garīgi attīstītiem un tā tālāk. Bet aizmirst pavisam vienkārši nianses, ka mēs atšķiramies, ir vīrietis un ir sieviete. Ja? Un ka ir ģimene vēl vajadzīga, kur tas vīrietis un sieviete var miedarboties, jo pretējā gadījumā, kā es citā vienā lekcijā teicu, vīrietis un sieviete, viņi arī būtu 2 elektriķi darbā, kolēģi, ja? Tur, nezinu, 2 galdnieki, sieviete galdnieks un vīrietis galdnieks, kas kopā projektus bīda tur, ja? Vēl kaut kas, tad vairs nav svarīgi, vai tu esi sieviete vai vīrietis, bet ja jums ir kaut kādas dzimuma attiecības notiek, tad viņas var tikai starp vīrieti un sievieti notiek, manā skatījumā. Ot šitās te lietas mēs regulāri aizmirstam. Mēs visā domājam, bet tas ir vienīgais, kam ir jēga, un tieši to svarīgāko tu nebija padomājis, ka dēļ kā vispār tās kopienas kaut kāds taisīt. Kāda jēga tur visiem dzīvot kaut kādā tur harmonijā, svētlaimē, ja mēs izmirsim pēc tam, jo nebūs ģimenes. Ja, kāda jēga tam visam projektam tad ir? Par to vienkārši. Kāpēc es to tik bieži sāku sastapties ar šo lietu, un arī tagad iet runa, ja, pa visādām tur cilvēka psiholoģijā un vispār atkal tiek izskatīts cilvēks, nevis ģimene. Jebkurš psihologs, viņš neizskata ģimeni kopumā, viņš izskatīs cilvēku. Ja. Tā vadās, ka jebkurš speciālists, viņš neizskatīs ģimeni, viņš izskatīs konkrēto cilvēku. Tur jurists vai ekonomists, ja, vai vēl kāds. Ja. Nav jau ekonomika bāzēta uz ģimeni. Ekonomika ir bāzēta uz katru nodokļu maksātāju atsevišķi, ja, pasaules ekonomika. Tad vēl mēs secinām to, ka visa pasaules iekārta ir bāzēta nevis uz cilvēks izdzīvošanu, bet uz sašķelšanu pa cilvēciņiem. Ja? Katrs cilvēciņš atsevišķi, visi vienādi, tā tad ir jābūt, lai viņš var salīdzināt, sievieti, vīrietis nav svarīgi, tur vectētiņš vai zīdēns arī nav svarīgi, tie visi ir cilvēki. Tad viņi visi ir nodokļu maksātāji vai potenciālie, vai bijušie, vai vēl kaut kā. Ja? Un tādā veidā mēs tādā matricā sanāk, ka dzīvojam. Ja? Mēs vienkārši nezinām savas tās vīriešu un sieviešu kvalitātes vairāk. Lai mēs spētu sevi atšķirt. Es nerunāju par mums šeit, bet kopumā, ja, pasaulē, kur šodien pasauli virzās. Kad neņem to visu cēlu, jo mēs jau neesam vieni paši nogriezti, kā viens nogriezts pirksts čau. Mēs nedzīvojam, mēs esam pastāvīgā saiknē ar visiem. Un, ja mēs to saikni neņemam vērā, kas starp mums visiem ir, tad mēs arī nevaram nonākt pie cēloņiem, pie visām pārējām lietām. Mēs nekad neizārstēsim, mēs nekad nenopelnīsim, mēs nekad neko nesapratīsim un nesaliksim pa plauktiņiem savā dzīvē, kamēr mēs to saikni neņemsim vērā. Jebkurā dzīves sfērā tā tas sanāk, ja. Nu jā. Tāpēc jā, mums arī tieši par to pašu ar to runātāju arī šodien izrunājām par tām lietām. Viņš uzskata, pieņemsim, ka nav svarīgi, ka var tāpatās ar garīgo attīstību nodarboties, tikai jāatbrīvojas no sava ego. Es saku, nu ok, es piekrītu, ka būtu labi ar savu ego tikt galā kaut kādā mērā, sev viņu pārvaldīt un tā tālāk, bet kā tu to izdari? Viņš ir visādas prakses un tā tālāk. Jā, daudz prakšu ir piekrīt. Bet vai neliekas, ka visefektīvākā praksa būtu tā, ka tu mācies dzīvot ar citiem kopā un tu dabīgi sāc mācīties savu ego pārvaldīt. Ja? Tādā, kur tu dzīvo ar citiem kopā, tas ir savā ģimenē. Ja? Tā ir pirmā vieta, kur mēs mācamies ar savu ego tikt galā, ja? Vai pareizi viņu pozicionēt, vai viņi tur tā kā pilnībā uzskata, ka ego ir jāizdzēš, un es uzskatu, ka tas ir nepareizi, jo to nav vispār iespējams izdarīt. Var tikai iekrist kādā ilūzijā, ka tev ego nav, ja, līdz kaut kādam brīdim, kad tev atkal izprovocēs, un viņš tev parādīsies, ja. Tādā veidā. Kā ego var nebūt, ja ego ir tas, kas nodrošina mūsu dzīvot spēju šeit. Ja mēs pateiksim, ego nav, tad viņš nošaujies, un kāda starpība manis te ir. Vienkārši tas, ka ir ļoti daudz visādi iluzoru mācību šodien. Par to gan es varu teikt, ka tas ir, man liekas, tik daudz, kā tagad viņas ir savērojušās, tas ir, man liekas, es nezinu, un viņas ir vieglākas tās mācības, tāpēc, ka nav tik daudz sevi jāmaina tajās mācībās. Jo tur ir, it kā tev prakses liek darīt, bet reāli tu sevi nemaini. Tu pildi kaut kādus tur uzdevumus un tā tālāk, bet sevi tu nemaini. Un to ir vieglāk izdarīt, jo tik līdz jāsāk sevi mainīt. Bet mēs mūsu tas pats vīriešu aplis, ja, mums tās 3 pamatnostādes, noteikti tās jau dzirdētas daudz reizes.
lai tu viņas sevī izkoptu, tas ir nenormāls darbs, ja tev viņas nav līdz šim bijis izkopts. Ja? Tur tā mērķtiecība, skaidrība un tonus pa dzīvi. Tas ir praktiski aizņem visu tavu dzīvi, tas, lai tu to kā vīrietis sevi uzturētu un izkoptu. Tev jebkura rīcībai, jebkurai darbībai ir jāizriet no šiem 3 aspektiem. Un kā viņš var izriedēt, tas nozīmē, ka katru savu lēmumu pieņemšanas brīdī tev jāatrodās visos tajos 3 stāvokļos, gan mērķtiecībā, gan tonusā, gan skaidrībā pa dzīvi. Tad tikai tā tu varēsi savu vīrišķību kultivēt un formēt. Ja? Tiklīdz mēs sākam to pazaudēt, tad mēs kaut kādā mērā zaudējam vīrišķību. Ja? Mēs sākam palikt, dzimumi vienādi sāk palikt. Ja? Un šodien to mērķtiecību tonusu, skatos, audzina sievietēs vairāk. Ja? Kas viņām nav dabīgi, kad viņas degradē, ka viņas sāk kaut kādā mērā sevi iztukšot un iznēsāt un tā tālāk. Vīrietim tas ir dabīgi, vīrietis jaunāks paliek šajos 3 stāvokļos. Viņš sevi reģenerē, atrodoties tajā stāvoklī. Sieviete sāk palikt vecāka tajā stāvoklī. Viņa nonēsājās. Viņai nav apziņa paredzēta tādus procesus ar sevi laist, jā, līdz kaut kādam dabīgajam reģenerācijas režīmam, tur 36 vai cik tur gadu sievieti, ja viņi vēl spēs kaut cik sevi atjaunot, jā, pēc tam viss tad tu reķini, ja viņa sevišķi mērķtiecīgi, tu viņai menopauze varbūt pa 40 gados jau iestājas, vai pat ātrāk, vai 36. Jā, un viņa izbeidzās sievišķības potenciāls un hormoni. Tā kā visu dabā ir priekšā mums pateikts, tikai mēs gribam būt gudrāki un apiet dabas likumus, ja visu laiku mēģinam kaut kādā veidā. Un tieši tas pats vīrietim arī, ja viņš līdz kaut kādam zināmam vecumam nespēja noturēt un kultivēt sevi šos 3 elementus, vīrietim zūd potence pakāpeniski. Ja? Tad, kā tu vari būt ar potenciālu, ja tu neesi mērķtiecīgs un esi bez tonus un sapratnes, ko tev darīt dzīvē. Tad neesi ar potenciālu, tad potence arī sāk kristies pakāpeniski. Un mēs nespējam vairāk sevi atgriezt, kamēr mēs nesakārtosim šos 3 pamatus. Pirmais, ja kāds vīrietis nāktu uz konsultāciju, ko man darīt, man vairs nestāv, tad ir jāsāk nodarboties ar mērķtiecību, tonusu un kaut kādu skaidrību savā dzīvē jāievieš. Ja? Tikai tā, nevis tur ženšiņi sāk un dzert vai vēl kaut ko pēc tāds sev kārtot vīrišķības pamats. Viss ir tik vienkārši, ja medicīna saucamā.